aģentūra Traveller piedāvā raidījumu Pa ceļam. Sveicināti! Šīs nedēļas raidījumā Pa ceļam mūsu viesis Ēriks Drebans, viesnīcas Annas hotels šefpavārs. Jā, labdien! Zinu to, ka esi ne tikai aktīvs šefpavārs starp šefpavāriem, ne tikai latviešu modernās virtuves viens no radītājiem, bet arī traks ceļotājs un eksotisko virtuvi mīlētājs. Vai tā interese nāk vienkārši cilvēcīgi, jeb arī tāda, kur vai kas vairāk, cilvēcīgi vai profesionāli? Laikam man hobijs ir ornitoloģija, un jau no maziem gadiem es esmu pieredzis ceļot ar mugursomu un telti, un tad apceļoju visu Latviju, sāku padomjāris apcerot, un tā tālāk un tālāk, jā. Un tad arī nāca profesija pavārs, un tad, ceļojot arī sāku garšot, ko citās zemēs es taisu. Un kas ir tas virziens, kur tavuprāt tas ir eksotiskāk, interesantāk, aizraujošāk? Āzijas virziens, Amerikas, Latīņu virtuve, Āfrikas virtuve? Viennozīmīgi tā ir Āzija. Latīņa Amerikā arī ir interesanti, bet tās garšas un daudzveidības tā ir Āzija, jo tomēr Latīņa Amerikā dominē tā spāņu virtuve. Ir tur, protams, arī jūras cūciņu septas, bet tas nav tas tā eksotiski, bet nav pārāk garšīgi. Esmu to visu garšojis, bet Āzijā tur var atklāt ļoti daudz jaunas garšas. Ja mēs nerunājam par Eiropu, vai tad tā var spriest, ka jo senāka civilizācija, jo interesantāka, bagātāka virtuve? Viennozīmīgi. Es domāju, ka tās tautas ir tik jaunus un jaunus produktus atklājuši, kādus ņēmuši no savvaļas, kultivējuši savos dārzos, kur atkal dod jaunu garšu kombinācijas. Es domāju, ka jo senāka kultūra, senāka tauta, jo tā bagāža ir daudz lielāka. Bet tad, principā, protams, ka virtuve un kulinārija ir vienkārši kultūras sastāvdaļa. Jā, to, manuprāt, neviens neapšauda. Pat laikam tagad ir Francijas virtuve iekļautā UNESCO mantojumā. Jā, Viņa tieši ir tikai kādas, varbūt tās 10 reizes jaunāka nekā Ķīnas. Lobijs labāks. Lobijs labāks, ļoti labi. Ja mēs runājam par Āzijas virtuvi, kur tā sirds vairāk guļ? Japānas tīrībā, Ķīnas, ar to es domāju, tīrajā garšā, Jā. Ķīnas mēģinājumā visu pagriezt savādāk nekā tas ir tīrā garšā. Kur tās lielās atšķirības, tādos lielos vilcienos, guļ un tev pašam? Man Āzijā vismīļākā virtuve, tas ir Mekongas deltas virtuve. Tā, tik liela daudzveidība un tik daudz jaunas garšas un tik daudz nepazīstams produktus, kā var sastapt tur. Es nekur citur pasaulē neesmu redzējis un garšojis, jo tirgus apmeklējumam bija pilnīgi katru reizi kaut kāds jauns atklājums. Vienkārši pirku, garšoju, sapratu, ēdams, nav ēdams, pēc tam fotografēju un internetā mēģināju saprast vispār, kas tas tāds ir. Un arī jāsaka, ka Vietnamā, tur Dienvidu Vietnamā tieši, kur Saigona un Mekongs, Saigona un Mekongs deltā, tur arī tā virtuve ir ļoti dažāda. Tur tu var aiziet no rīta brokastīs, kur tev izceps pavisam vienkārši, bet ļoti garšīgi omleti ar bambus asniem, un tāpat tās vakariņās doties ļoti labi, ja tu iepazīsties ar vietējiem vietnamiešiem. Viņi noteikti tev uzaicinās vakariņās, un tad ir nirvāna. Bet, ja mēs tagad esam Vietnamā, tad Vietnamas dienvidi atšķirās no Hanojas un Vietnamas ziemeļiem? Jā, diezgan, jo ziemeļu virtuve ir garšīgi, bet viņi ir daudz, viņi vairāk tuvāk ķīniešu virtuvei, arī, protams, labi, bet tur jau daudz kas ir pazīstams, atšķirībā no dienvidiem, kur tādi ūdens mošķi, tādi gliemeži un vēl viss kaut kas ūdens augi, kur viņi pagatavo. Es vēl joprojām nezinu daudz ko es esmu tur ēdis.
bet varbūt tās tur franču ietekme arī virza to lietu, meklēt kaut ko un atklāt jaunas lietas. Jā, viennozīmīgi tur, kā es saku, ne tikai kulinārijā, bet kopumā var redzēt, ka ziemeļi bijuši padomju, tā kā, pārņemti, un atkal dienvidi visu laiku ir bijusi frančiem vai amerikāņiem. Un tad tā cilvēka arī kultūra diezgan būtiski atšķirās. Ja ziemeļos tev mēģina visu laiku apčakarēt par visu, tad dienvidos tu esi laipni gaidīts draugs, kur ar tevi labprāt tev ved vakariņās. Jā. Un, protams, Saigonā viss vēl joprojām saglabājušās franču maiznīcas, franču batoni, konditori, kafijas, jā, tas viss ir, jā, tur var just, staigā pa Saigonu var just. Arī savā darbā profesionāli rekomendējot konkrētās vietas, konkrētos restorānus, salīdzinoši viegli ir to pašu labāko rekomendēt. Jo to ir atzinuši visi resursi, visa pasaule ir atzinusi tur un tur un tur, un tur ir Kaiseki Japāņu, Tokijā ir tas un tas restorāns un tā tālāk. Kā atrast to labo vienkāršo ūķīti? Vai ir kaut kāda recepte, kur viņu meklēt? Es ceļoju parasti kā mugursomnieks, backpackers, kurš guļ, lētās viesnīcās, un kad ceļoju, izņemot tās reizes, kad tur speciāli lidoju kaut kur uz Eiropu, uz lepniem restorāniem paēst, cenšos tieši ēst, tādās vietās, kur, mammas virtuvē, un daudz varbūt teikt, ka, es gan tur iekšā neietu, ja, ka tur antisantāri apstākļi, bet ir vērts tur iet, jo tur tu saņem tās vislabākās garšas. Tas ir sopitam tika. Ej vienā, ej otrā, trešā, redzi, kur cilvēki, un visbiežāk tu atrod tādu vietu, un kamēr tu tur dzīvo tādā pilsētā, 3-5 dienas, tad arī var teikt uz to vienu vietu, bet viennozīmīgi pirmais ir tirgus apmeklējums. Un vienmēr tirgu ir kaut kur mazās kafejnīcas, kas gatavo turpat uz vietas. Tātad praktiski tirgus un apkārt tirgum vai pašā tirgu ir tur, kur ir vissvaigākā pārtika, jo viņi loģiski nāk no tirgus. Jā. Labi. Vairāk zivis, vairāk gaļas, un kas ir tas par to pašu sanitāriem apstākļiem? Kas tomēr ir jāzina? Latviešu vēders ir savādāks nekā indiešu vēders. Ne jau tāpēc, ka indietis ēst netīru pārtiku. Vienkārši viņa baktērija, mans vēders nepazīst viņu. Ja? Ir tā, ka es aizdodoties uz jebkuru valstu, uz Indiju, Vietnamu, tur Bolīviju, es pieņemu to cilvēku paradumus un tā arī dzīvoju. Vienīgais, ko es parasti nesēju līdzi, toaletes papīru un ūdeni, jo visbiežāk nav toaletes papīra un ūdens, nesaprotams, bet visu pārējo es ēdu, kaut gan es arī redzu, kad viens ir pirms manīm paēdis, tur vienā katlā apmazgā, otrā noskalo un tad uzliek man un dod ēst, bet es no tā nebaidos, man tā tur esot, tas viss liekas tik harmoniski, jo es nekad neceļoju nedēļu. Es, ja ceļoju, tie ir 3 mēneši, pusgads, un tu jau dzīvo to cilvēku dzīvi. Ja es pa Pakistānu ceļoju, es ēdu ar rokām, pārbraucot tālāk, tur ir irbuļi, sāku ar irbuļiem ēst, jā, un tas nav stils, bet vienkārši tu dzīvo ar tiem cilvēkiem kopā, un muļķīgi pēkšņi paprasīt Pakistānā, ka tev iedod tur maizi, iedodiet man lūdzu dakšiņu, un sākt ar to, es skaidrs, ka tu ēd ar maizi to visu sautējumu. Un attiecīgi tad jūs mikrobi sadraudzējas? Sadraudzējās. Tātad baidīties nevajag? Es domāju, ka nē, jo man nekad lielas problēmas nav bijušas. Ir daudz ceļots, vai var kādu no ceļojumiem tādu atzīt par vislabāko tādu, kas visspilgtākajā atmiņā? Vienu grūti izcelt būs, bet, teiksim, Āzija, tas ir noteikti, ja neskaita, ja kulinārā ziņā, tad tā ir Dienvidu
Vietnam, Mekongas delta. Ja tādā izjūta un piedzīvojuma tā ir lausa. Galvenais uzbraukt līdz pašiem ziemeļiem, kas ir līdz Pong Salī, kas ir diezgan sarežģīti, jo tur 50 km ar autobusu arī var braukt kaut stundas 6, un tur vajag diezgan lielu pacietību, bet ja tev tāda ir, tad ir vērts pacelties līdz pašiem ziemeļiem, un tad pa upi braukt lejā līdz Vienķenai, un pēc tam jau vēl tālāk. Latīņa Amerikā tā būs noteikti Bolīvija, kur es esmu bijis. Tas ir Sāls ezers, augstuma tuksneši, vulkāni, visi Dalī ielai. Tas ir kaut kas neaizmirstams. Flamingi, kas tur, jā. Un tuvāk Eiropai noteikti tā būtu Islande, ar savu dabu, ar savu spēku, un Grenlande. Kas ir tas, vai tu kaut ko no tā esi atvedis savā virtuvē ielicis? Jā, teiksim tā, kad 1 pret 1 nekad es netaisu. Es dzīvoju Latvijā, un es taisu arī to mūsdienu Latvijas virtuvi, cenšos taisīt. Bet ja nāk viesi kādu, un viņi saka, mēs vēlētos Bolīvijas virtuvi, tad es jau to ēdienu zinu, kā taisīt, piemēram, kaut vai to pašu ungāru gulašu. Ceļojot pa Ungāriju, nostopējot mašīnu, mēs ar vīru sākām runāt. Protams, vaicāja par gulašu. Viņš man visu ceļu par viņu stāstīja, zvanīja sievai, prasīja recepti, es to visu pierakstīju. Un tas ceļš, ko viņš man veda, un tās saules puķis, kas bija gar ceļu, mēs tagad taisot ungāru gulašu, es zinu, kā viņam jāsmaržo, kā viņam jāgaršo, ja? Tās izjūtas, drīzāk tās es atvedu, kad, jā. Un tā mēs uztaisam jauno, moderno latviešu virtuvi ar dažādiem iespaidiem. Un šonedēļ par garšīgiem ceļojumiem, par eksotiskām virtuvēm un to, kā tas ietekmē latviešu moderno virtuvi, mēs runājam ar Eriku Drēbantu, Annas hoteļa šefpavāru. Paldies viņam! Paldies! Ceļojumu aģentūra Traveller piedāvā raidījumu Pa ceļam.